Tālūk. Vai jūs ziniet, ka Latvijā ir arī ūdens polo izlase? Es atklāt sakot, tikai šodien par to uzzināju. Izrādās, ka jau 22. martā ir izveidota Latvijas ūdens polo federācija. Tas ir labi, ka mēs attīstam ne tikai jaunos sporta veidus, bet arī atceramies par vecajiem sporta veidiem. Es tikai vienu faktu pateikšu. Ūdens polo olimpisko spēļu programmā pirmo reizi tika iekļauta 1900. gadā. Ka jau otrajās mūsdienu olimpiskajās spēlēs, viens no vecākajiem sporta veidiem, viena no pirmajām sporta spēlēm vispār, kas ir iekļauta šo spēļu programmā. Jā, un pēc 46 gadu pārtraukuma atkal ir Latvijas izlase. Labi, toreiz bija Latvijas PSR izlase, bet tomēr tā bija Latvijas izlase, kas 67. gadā piedalījās Baltijas Republikas turnīrā Tallinā. Un tagad atkal komanda ir atjaunota un pat tā spēlēja Viļņā, Lietuvā, Baltijas čempionātā, kurā vēl arī Polija piedalījās, Baltkrievija piedalījās. Skaidrs, ka mēs tur nebijām konkurenti saviem sāncenšiem un arī vēl nevarējām būt, jo komandas par pirmos soļus un tās izlases diapazons, vecuma diapazons arī daudz ko izsaka. No 15 gadi bija jaunākajiem spēlētājiem un 44 vecākajiem. Jā, tāds, es nezinu, kurā izlasē vēl tāds diapazons, jā, tas, protams, ir smieklīgi, bet te pašā laikā tas tapšanas tajā pirmajā stadijā arī ļoti, ļoti saprotami un likumsakarīgi un tā ir tāda jauna lapus Latvijas sporta vēsturē, un vienīgais, ko var pateikt, lai puišiem veicas, un liek novēlēt viņiem tikai, lai nezūtā viņu uzņēmība, tas entuziasms, un galu galā ūdens polo ir diezgan skaists sporta veids. Tīpaši tā, ka zem ūdens rāda, kā tur cīņa notiek tās televīzijas kameras, kad lielie turnīri, olimpiskās spēles un tā tālāk.